Latgales biznesa forumā bija gan interesanta programma konferences sadaļā, gan arī pēc tam virkni citu pasākumu, kā tīklošanās pasākums ar dažādām organizācijām, uzņēmumiem, augstskolām, gan mācību tāda meistarklase, gan arī Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras padomes paplašinātā sēde ar Saeimas apakškomisijas deputātu, pašvaldību vadītāju, plānošanas reģionu pārstāvjiem. Tas, pie kā mēs nonācām, ka visi lielā mērā bija tādā vienprātībā, ka ir jāizmanto daudz vairāk un daudz plašāk tās priekšrocības, kuras Latgalē ir, konkrētāk tātad regulējums attiecībā uz speciālām ekonomiskām zonām. Un tas, par ko mēs vienojāmies, ka oktobrī varētu būt Saeimas apakškomisijas sēde, kurā tad detalizēti tiktu skatīti jautājumi par to, kā paplašināt speciālo ekonomisko zonu, domājot par Latgales speciālo ekonomisko zonu un Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, kā paplašināt tos burkānus, ja pārdošanas argumentus, lai piesaistītu Latgalē jaunus biznesus un iedot daudz lielāku rīcības brīvību seziem darboties un atbalstīt biznesu. Tā kā mēs ļoti ceram, ka šīs aktivitātes rezultēsies ar tiešām panākumiem.